Sveiki, dviņi! Kā labāk pavadīt gadu vai ieteikumi decembrim? Ar kādu enerģiju dviņiem jārēķinās? Dviņiem tāda paskarba enerģija, tendenci visu sakārtot godīgi, taisnīgi, pēc likuma, pēc kārtības, pēc normām. Ja, tāda, iespējams, tā ir darbošanās ar valsts instancēm, ar tiesu instancēm, vai kāda tāda kārtības ieviešana ģimenē vai apkārtējā pasaulē. Paskarba enerģija, apņēmīga, darbīga, ietekmīga enerģija, ja, tā kā jums vēl šis gads, vēl decembris, manuprāt, ies uz urrā, citas zīmes sāk jau atpūsties, dviņi ir neatlaidīgi, viņi neatlaiž arī pēdējo gada mēnesi. Kādi ieteikumi darbā? Darbā, var jau arī uz kāda ballīti, protams, darba balli garantēta, ja, bet faktiski kausu bruņinieks iesaka radoši pieiet visiem procesiem, piedāvāt, uzklausīt piedāvājumus, dāvināt dāvanas, saņemt dāvanas, būt atklātam, būt atvērtam, tomēr darbā šeit ir tāda vairāk svētku noskaņa un radošuma noskaņa. Dažām tā būs iedvesma, tādēļ, ka ir pēdējais jau gada mēnesis, vai tādēļ, ka Ziemassvētki ir mans mīļākie svētki, un tas rada tādu pacelātību, prieku, sajūsmu. Tāpat šī kārta var norādīt uz attiecībām, kas sākas darbā, darba attiecībām, romantiskām attiecībām. Viss ir iespējams. Ja? Tad faktiski to notu viņi ienes, ka esiet atvērti, pieņemoši, radoši un sadarbojoties ar citiem cilvēkiem darbā. Un tad viss būs kārtībā. Un privātā dzīve. Jā, dviņi šajā mēnesī izteikti saistīti ar attiecībām un ar citiem cilvēkiem. Mīlnieki saka, esiet uztveroši, raugiet, ko grib jūs partneris. Mēģiniet nolasīt viņam no acīm, ko viņš vēlas vai kas viņam ir svarīgi. Varbūt jūs zinat, ko viņš vēlas un kas ir svarīgi. Mēģiniet piepildīt partnera vēlmes, būt blakus, būt atbalstoši, būt pieņemoši, būt par to ideālo otro pusīti. Vai tad tas nav brīnišķīgi? Tāda intensīva otra cilvēka atbalstīšana, otra cilvēka pieņemšana un sapratnē, jā, mīlnieki. Un tad jau tas romantiskā nots pilnīgi noteikti ļoti, ļoti labi skanēs decembra beigās tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības. Protams, šī ir mīlnieku kārts. Un savā nodamā viņa saka, ka tas varbūt arī pat izvēle, ka tā var būt izvēle starp diviem dažādām personām. Ja jums ir izvēle starp divām dažādām personām, tad vienmēr prasiet sev savai sirdī, ko saka sirds, nevis ko saka prāts, jo jums ar šo izvēli būs jādzīvo ilgi tādā gadījumā. Ja? Tātad visas iespējas satikt pārīti, savu otro pusi un padoms dviņiem nākamajam gadam. Nezinu, kāpēc pateicu nākamajam gadam, jo faktiski tas ir decembrim, bet viņš saka, šī kārta saka, taupiet savus resursus, izbaudiet savu komfortu, netērējiet lieki, bet zinat, ka jūs esat bagāts. Tāda, man liekas, brīnišķīga nota šajā mēnesī, un lai jums izdodas vislabākajā veidā. Uz tikšanos!